Sveiciens visiem! Šodien manā e-pai mantu apskatā 4 paciņas. Pirms ķeramies pie paciņu satura, vēlos parādīt šo citronu spiedi ar visu citronu. Citronu spiedis darbojās ļoti labi. Nezinu, vai jūs redzat, varbūt uz rokas uzpūtīšu. Izsmidzināt viņš izsmidzina, bet lai tur ļoti lielu smidzināšanas plūsmu no viņa nevar sagaidīt, jo, varbūt viņš ir jāpaspiež citrons un tad varbūt lielāk tā strūkla nāks ārā, bet, pietiekoši zivs ēdieniem, gaļas ēdieniem vai salātiem, var apgalvot, ka darbojas. Ko? Tad ķeramies klāt. Sāksim šo. Šeit mums ir sieviešu pulkstenis. Iepakots ļoti labi. Uz stikliņa ir neliels polsterējums, lai pulkstenis atnāk pie maniem sveiks un vesels. Pastīsimies, vai viņš iet. Jā. Viss mums darbojas. Pulkstenis ir ļoti elegants, zelta krāsā ar baltām maliņām. Uz rokas viņš izstās lūk šādi. Būs noteikti kādi 2 vai 1 posmiņš jāizņem. Tas ir visiem pulksteņiem, kad arī veikalos nopērkot ir jāizņem, vismaz man. Aizdarīt mums arī strādā. Ļoti viegli. Šāds elegants pulkstenis man ļoti. Viņš iepatikās, tāpat pie pārdevēja ir dažādas krāsas, ja nemaldos, zelts ar melnu līniju un sudrabs ar kaut kādu arī līniju. Man iepatikās šis zelta ar balto līniju. Tāds vasarīgs. Šāds pulkstenis. Mums ir uzacu pūderis. Pie pārdevēja tāpat ir dažādi toņi. Man ir 0,2. Ja nemaldos, vēl viņam ir 2 toņi. Krāsojis vēl neesmu viņu. Vērsim vaļā. Bet noteikti, kad sākšu viņu izmantot, tad noteikti jums izstāstīšu, kā viņš uzvedas uz uzacīm. Vienīgais, ko es izdarīju, bija, uz rokas uzvilku. Tā kā, šos paraudziņus, lai zinātu, cik spēcīga pigmentācija, es jums teikšu ļoti spēcīga. Es ļoti knapi pieskāros pie pūdera un jau ir redzams. Tāpat šeit ir arī spogulītis. Nezinu, cik viņš tur praktisks ir, vai jau ar nagu iebrauc iekšā, skatoties kamerā. Komplektā līdz arī nāk šāda otiņa. Viņa ir nedaudz līka, jo, kā redzat, man liekas, tas ir no kāda cita komplekta paņēmts ielikts iekšā. Un otrā galā mums ir tāds neliels sūklīti. Nezinu, vai šī otiņa ir praktiska, bet, to noteikti pastāstīšu kādā no video, kāds ir šis pūderis. Šāds pūderis. Nākamais mums ir. Šis ir matu vielītis, kur ietīt slapjus matus, pēc vannošanās slapjos matus šādā cepurītē, sarulē šo pastes galiņu un piestiprina šeit augšpusē. Un pēc būtības tam vajadzētu šim vielītim ātrāk uzsūkt mitrumu no matiem, vai tā būs, to redzēsim. Un starp citu, tepat kādā no veikaliem, es nebiju skatījusies, cik viņi maksā šeit pie mums, bet netīšām ieraudzīju, viņi pie mums arī nav dārgi, €20, €50, bet es viņu dabūju pa 75 centiem. Tā, nākamais mums ir 2 maisiņos.
ielikts. Nu, šis mums ir, vai, te ir pa krieviski mums rakstīts, lai gan nāk no Ķīnas, čudesnī polaķenca, nu, burvīgais dvielis, vai čudesnī polaķenca, jā, brīnišķīgais laikam, droši varēja komentāros izlabot, šis ir brīnišķīgais dvielis, bet, nu, es viņu vairāk nosauku kā ļupatiņa. Komplektā viņi nāk 10, cena viņiem bija 99 centi. Katrs brīnuma dvielītis ir atsevišķā iepakojumā, nu, un kas ar viņu ir jādara? Viņš ir tā kā jāsamitrina, droši vien jāizņem no šī ārā ir, un tad jāsamitrina. Nu, viņš ir jāsamitrina, un tad viņš pārdok pa dvielīti. Nu, tagad viņš ir tāds, nu, teicu, viņš arī ir kā dvielītis, viņu varētu droši arī attīt arī bez ūdens, bet, nu, labi, ieliksim ūdenī. 3 sekundēm ir jāpaiet, nu, es domāju, kad ir pagājušas. Nu, ņemsim ārā. Nē, laikam vēl vajag. Jo šeit arī ir rakstīts, ka 3 sekundes un brīnums top. Nu, jā. Šis brīnumvielītis ir kāds man viņam ir tā kā nolūks, vairāk viņu turēt tā kā mašīnā vai dodoties piknikā vai pārgājienos, nu, šādi mazi kompakti dvielīši. Ņemšu ūdeni nos. Nu, šādi mazi kompakti dvielīši, kas ir, nu, aizņem daudz vietas, nu, kā redz, viņi ļoti, ļoti maziņi, un viņam vajag rokas noslaucīt vai nu, jebko, vai seju noslaucīt. Nu, un aizņem daudz vietas, tā kā šie mazie brīnumdvielīši ir super. Nu, apmierināti ar brīnumdvielīti. Un tas arī viss šodienas video. Tādi mazi nieciņi un kaut kas arī nedaudz interesantāks šodien mums bija. Ceru, ka jums patika un līdz nākamajai reizei. Atā!